Tore, kas ir Ziemeļjūras, Baltijas jūras, Eiropas transporta tīklu koordinātori. Labdien, dāmas un kungi, īpaši maniem dārgiem ministriem, draugiem Loreta, Kaspars un Kristen, ko redzu arī un redzēju ekrānā. Man ir tas gods atvērt industriju dienas Rail Baltica, un Rail Baltica ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas valstu vēsturē. Tas ir liels, un tas ir arī ļoti svarīgs. Tas maina to, kādā veidā Baltijas valstis ir savā starpā savienotas, un savienotas arī ar pārējo Eiropu. Tie būs ieguvumi daudzu turpmāko gadu garumā, mūsu videi, ekonomikai, kopējai drošībai un mūsu iedzīvotājiem, kuri vēlas ceļot ārpus un šajā reģiona ietvaros. Tā ir daļa no Eiropas infrastruktūras tīkla. Tas ir savienojums Ziemeļjūras un Baltijas jūras reģionā. Tieši tāpat tas ir ietverts nākotnes koridorā Baltijas jūra, Melnā jūra, kas būs kā kopēji diviem koridoriem savienojums. Un šis projekts nevarētu pastāvēt bez piegādēm, bez dzelzceļa nozares un bez celtniecības. Un tāpēc ir nepieciešams regulārs dialogs starp biznesu. Šodien jūs sekojat industriju dienām tāpēc, ka jūs esat ieinteresēti par šo projektu, un paldies jums par to. Un es gribētu arī savu politisko novērtējumu par Rail Baltica dalīties ar to ar jums šodien. Kā Eiropas koordinators Ziemeļjūras, Baltijas jūras koridoram, es esmu sekojusi Rail Baltica gandrīz jau 10 gadus. Un esmu redzējusi to, kā tas no idejas par projektu ir pārvērties, par to, kā tas ir bijis izpildīts. Un šobrīd ir pagrieziena punkts projektam, jo mēs beidzot redzam, kā tiek celta galvenā līnija. Tieši tāpat Rail Baltica ir ļoti interesants un droša biznesa iespēja. Politiski mums ir liels atbalsts. Un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šis atbalsts ir tikai palielinājies. Baltijas valstīm ir nepieciešama noturība un noturīgs transporta savienojums ar pārējo Eiropas Savienību. Tas ekonomiski ir obligāti, un tas ir obligāti nepieciešams arī mūsu drošībai. Mums ir jāizstāvās pret jebkādu potenciālo agresiju no austrumiem. Rail Baltica ir arī projekts, kas ir svarīgs militārajai mobilitātei Baltijas valstīm, Somijai, kas jau ir arī NATO dalībvalsts, un Zviedrija drīzumā pievienosies. Ekonomiski tas paplašinās attīstību Baltijas valstīs, kas tās savienos ciešāk kopā un arī padarīs tās tuvākas Eiropas Savienības pārējām valstīm viņu biznesa, izpētes un inovāciju vidē. Un tieši tāpat dzelzceļa savienojums ir svarīgākais, lai tieši stiprinātu apmaiņu starp austrumiem un rietumiem. Iedzīvotāji un politiķi Baltijas valstīs ir sapratuši šo aspektu un Rail Baltica projekta īpašības. Es runāju ar transporta ministriem un parlamentiem iesaistītās valstīs un regulāri ir sarunājis ar partneriem. Visi vēlas Rail Baltica. Un tas ir arī gadījums, tā ir taisnība arī Briselē. Eiropas komisija attiecībā uz dzelzceļa līniju saka tā, ka tā ir nepieciešamība. Un līdz šim ir bijis vairāk nekā 2,2 miljārdi eiro, kas ir padarīti pieejami Baltijas valstīm, kas proporcionāli saņem arī lielāko daļu līdzekļu, lai izveidotu šo savienojumu. Eiropas komisijas prioritāte ir savienot Tallinu ar Varšavu līdz 2030. gadam. Un komisija koncentrē savus finanšu pūliņus šāda savienojuma izveidēji. Tas būs kā mugurkauls turpmākajai Eiropas dzelzceļa tīkla paplašināšanai pēc 2030. gada. Un mēs zinām, ka būs vēl vairāk. Lietuva, piemēram, savienos Kauņu ar Klaipēdu, kā mēs zinām.
Un šāda pieredze, ko mēs gūsim Rail Baltica būvniecības laikā, tā arī būs svarīga nākotnē. Tas tiks paplašināts arī tālāk uz Ukrainu. Dzelzceļš un dzelzceļa līnija, kas arī vēl vairāk savienos šo dzelzceļa līniju ar Eiropu. Tas ir labs brīdis, kad runāt par Rail Baltica, un labs brīdis, kad savienot ar dzelzceļa līniju Eiropas valstis. Mēs gribam uzzināt vairāk par biznesa praksēm un biznesa vidi, bet ar laiku mēs uzzināsim vēl vairāk. Mums ir nepieciešams jūsu zināšanas, un tas tiešām ir bizness, kuru mēs varam veidot un būt daļa no tā daudzu gadu garumā turpmāk. Paldies, Trotmanas kundze! Vēlos atzīmēt, cik svarīgi ir, ka jūs piedalāties šajā pasākumā un vēlreiz pasvītrojat tieši Eiropas šo te garu un atmosfēru par to, kādi ir mūsu kopīgie mērķi un ko mēs cenšamies ieviest. Tie ir ģeopolitiski jautājumi, kas tiek apskatīti arī kara konteksts Ukrainā un tas atbalsts. Kā jūs redzat, kā transporta sakaru tīkls attīstīsies un kas daļa no tā, kas būs Rail Baltica tieši konkrēti. Rail Baltica būs kā modelis, kas turpinās attīstīt, tā teikt, galveno dzelzceļa līniju arī Ukrainā. To, kas ir savienota ar mūsu koridoru, tas ir Ļviva, Kijiva un līdz pat Mariupolai. Un, protams, kā šobrīd notiek izpēte. Izpēte ir ļoti interesanta, Jespers to veic, un, kā jūs zināt, tad Ukrainas šī atjaunošana tiks organizēta ar īpašu budžetu, un tur būs arī savi vēl posmi. SEF ir jāizmanto lieliem projektiem, un mums ir kopējā Eiropas Savienība, un tad nebūs pietiekami tikai ar to, lai atjaunotu infrastruktūru Ukrainā. Un tomēr tas nenozīmē to, ka mēs nevarējām izvēlēties arī SEF naudu vai līdzekļus, lai izveidotu pārrobežu un savienojumu starp valstīm. Tas ir milzīgs daudzums, bet tas nesamazina šīs konverts un portfeļus citiem projektiem. Ja mēs pabeigsim galveno līniju 2030. gadā, tad, protams, tas nodemonstrēs to, ka mums ir jāturpina un mums ir jābūt nākamajiem periodiem vēl stiprākiem tieši no finanšu perspektīvas. Un es lūdzu mobilizēt un demonstrēt visiem partneriem to, ka mēs varam pabeigt laikus, pabeigt kvalitatīvi, un mēs labi izmantojam Eiropas līdzekļus, un tas ir ļoti svarīgi Rail Baltica infrastruktūrai.